Čau, Raivis te, un šodien tu uzzināsi visu par augstajiem zvaniem. Nu, cik nu visu, bet tieši tik daudz, lai tu varētu sākt viņus efektīvi veikt, ieskaitot to, ka es izstāstīšu, kā tu vari atrast kontaktus, kur viņus meklēt, kur viņus ielikt, kā sagatavoties zvanam, es tev iedošu skriptu, kā zvanīt, es tev iedošu, kā apstrādāt iebildumus un iedošu arī citus ieteikumus, kā to veiksmīgāk darīt, jo pats esmu strādājis dažādos uzņēmumos, kur es veicu augstos zvanus, diezgan regulāri, un tas joprojām ir viens no veidiem, kā piesaistīt klientus. Pašās beigās izstāstīšu par veidu, kā šo visu zvanīšanu var arī nedaudz saīsināt un kā izdarīt tā, lai iespējams nav jāveic tik daudz augstie zvani un kā var iegūt klientus arī savādākā veidā. Nu ko, skatāmies tad kopā. Respektīvi, ko mēs redzam, tas tāda lielais overviews, tāds lielā bilde par to, kā ir jāveic šie augstie zvani. Visi ļoti vienkārši, mums ir jāsagatavojās, un ar sagatavošanos es domāju, ka mums ir vajadzīga datu bāze, kam mēs tad zvanīsim un kā mēs zvanīsim. Tas ir svarīgākais posms. Tad ir paša zvanīšana, lai mēs veiksmīgi varētu zvanīt. Mums ir jāsaprot, kam mēs zvanam, ko mēs gribam no šī klienta, un mums jābūt gataviem apstrādāt iebildumus. Labā ziņa tāda, ka šajā video jūs arī reāli redzēsiet, ka es arī zvanu izmantojot arī šos skriptus, un tad arī redzēs, varbūt vai viņi strādā, vai viņi arī nestrādā. Un tad ir ieplānotie zvani, nākamā lieta, un tad ir administratīvie uzdevumi. Respektīvi, kāda jēga no šī plāna, kāpēc vispār to rādu? Šis plāns ir vajadzīgs, lai jūs uzsākot veikt savus augstos zvanus, neiekristu bedrē, kur jūs nu labi, es atrodu vienu kontaktu, es piezvanu, man tur izdodas, neizdodas, un tad viena cilvēka apzvanīšana aizņem stundu, ja, un dienas beigās jūs vadītājiem izstāsta par to, kā jūs 10 cilvēkiem uzzvanījāt. Ja. Šis ir izveidots tā, lai tas ir efektīvi, kad jums ir jāsagatavo šie kontakti, jūs pats gatavojat šos kontaktus, tad vajag savākt no sākuma kādus 50-100 un tad viņam zvanīt. Un ko nozīmē šie 80% šeit? Tas nozīmē to, ka no 80% laika ir jāpavada zvanot, nevis meklējot kontaktus, nevis taisot piedāvājumus kaut kādus debīlus un sūtot klientiem cerībās, ka viņi viņus apskatīsies. Lai gan tas ir jāizdara arī dažreiz, bet tas nav noteikti, no kurienes nāk tā efektivitāte. Tas ir no repetitiona, no mēģinājumiem, zvaniem, no darīšanas. Ja? Ejam tālāk. Tad skatāmies soli pa solim. Tad kāda ir mūsu sagatavošanās? Pirmais dokuments. Ja? Tad šo failu es uztaisīju burtiski šorīt. Šis ir fails, kurā tev ir jāsaliek iekšā kontakti ar saviem potenciāliem klientiem, kuriem tu zvanīsi. Ja? Un tad, ja mēs runājam par Latviju, tad viens no labākajām vietām, kur es kādreiz meklēju savus kontaktus un cilvēkus, kuriem zvanīt, bija ZLLV. Ja? Tad ir Google, Zēls, ir Lursofts. Ja? Tad vieglākais veids, kā to var izdarīt bez jebkādām naudas investīcijām, bet ar savu laika investīciju, ir vienkārši iet iekšā, meklēt uzņēmumus, skatīties un zvanīt. Ņemam, kopējam šeit nosaukumu no šejienes, liekam iekšā šajā šītā, ja? Tad gan uzņēmumu nosaukumu, gan arī telefonu numuru uzņēmumu, un kad tas viss ir izdarīts, tikai tad pēc tam mēs arī ķeramies klāt zvanīšanai. Šeit mums plusiņš ir jānoņem, lai jūs varētu ielikt šo. Lūk, un kas vēl? Tad aizpildam kaut kādus vismaz 50 ierakstus, vispār ķeramies klāt, ja mēs paši gatavojam šo datubāzi, un tad pēc tam varam arī atzīmēt, kad mēs zvanam klientam, kaut kādas piezīmes un kāds ir status. Ja? Tad vai mēs esam ieplānojuši tikšanos, vai klients pateica, ka nav interesēts, vai arī mums viņam jāturpina zvanīt vēl tālāk. Ja? Un ja ir vairāki cilvēki, kas strādās ar šo datubāzi, tad arī te var arī izvēlēties, kurš cilvēks viņam zvana un kad ir jāpiezvana pēc tam, priekš kam šis ir vajadzīgs. Tāpēc, lai varētu arī atfiltrēt un arī paskatīties, ja? Tad pēc filtriem, kad kas ir tie kontakti, kas man jāzina šodien, jo tad, kad jums būs 1000 kontakti, kuriem zvanīt, jūs īsti nevarēsiet visus atcerēties. Ja? Tā ir pirmā lieta. Vēl, ko darīt, ja negribās tērēt laiku uz šo kontaktu gatavošanu. Ja? Tad mēs varam mainīt naudu pret kontaktiem, kā to var izdarīt. Var nopirkt arī Lursoftā. Ja? Tad pēc kaut kādiem parametriem datubāzi arī mēs esam to darījuši. Ko vēl var izdarīt? Vēl ir tādi servisi kā Luša.
ja, ko es pats arī esmu kaut kad izmantojis, bet ļoti maz, ja, tad, kur var dabūt, kur viņi stāsta par to, ka var tiešām iegūt telefonu numurus un kontaktus cilvēkiem pa tiešo, ja, tad arī diezgan lielos uzņēmumos. Latvijas uzņēmumu te ir diezgan maz, es domāju, ka Lursoftā to ir vairāk. Nu, un sliktākā gadījumā, ko vēl var darīt, ja, tad var nolikt kādu cilvēku, noteikti atrast SESā, kas vienkārši sagatavo šīs datubāzes. Iespējams, var meklēt arī kādus uzņēmumus, kuriem ir šīs datubāzes, ja, un vienkārši, lai teiksim tā, ietaupītu savu laiku, lai varētu vienkārši ņemt un zvanīt. Un par kontaktu meklēšanu noteikti var uzfilmēt veselu atsevišķu video, mēs tajā neiedziļināsimies. Svarīgākais, kas tev ir jāatcerās, ka tev ir jābūt kontaktiem. Ja tu esi krūts tieši zvanīšanā, tad varbūt kāds ir cits cilvēks tavā uzņēmumā, kurš var sagatavot tev šos kontaktus, lai tu varētu pēc iespējas vairāk zvanīt. Ja? Nākamā lieta, tā ir pati zvanīšana. Ja? Tad ir zvani. Tas ir pats galvenais, jo tas, kā sāks savu sarunu, kā viņi aizdīs, no tā arī būs atkarīgs rezultāts. Zvaniem, kuru laikā mūsu mērķis ir sarunāt tikšanos ar klientu, nevis pārdot viņam kaut ko pa telefonu. Ja tu pārdot, nezinu, kādus vitamīnus vai vēl kaut ko, un tu augstajā zvani cilvēkiem, šīs video noteikti nebūs priekš tevis, nekādas jēgas no tā visticamākais nebūs. Bet ja tu pārdod savu tikšanos un tam mērķis ir satikties ar cilvēku, aizbraukt pie viņa, kādreiz, kad es pārdevu biroja izejuma materiālus, tāds bija mans tiešais mērķis, man bija galvenais tikt pie klienta, jo es tieku pie klienta, tad ir daudz lielāka iespēja noslēgt darījumu. Tad šeit es arī padalīšos ar tām metodēm, kas ir strādājušas gan toreiz, gan vēl joprojām strādā, un galvenās lietas, kas jāatcerās. Tad ir skripts. Šeit viss ir diezgan pašsaprotami sarakstīts. Iziesim cauri. Svarīgākā lieta, ko atcerēties, viens super svarīgs uzdevums. Atceries, ka bez tevis vēlamies pārdot to produktu un pakalpojumu šajā valstī, pilsētā, ir vēl desmitiem un iespējams pat simtiem pārdevēju, kas zvana šiem uzņēmējiem. Un uz vienu tādu populāru uzņēmumu, ja tu esi uzņēmuma biroja administratori vai cilvēks, kas pieņem šos zvanus, varbūt tu vari ierakstīt komentāros, cik vidēji dienā tu saņem zvanus vai mēnesī zvanus no dažādiem uzņēmumiem, kas grib kaut ko pārdot. Un tev ir jāsaprot, ka zvana ļoti daudz, ja? Tad grib pārdot kafiju, tur nezinu, apkopšanu, ūdeni, kancelēs preces, kārtridžus, biroja preces, saimniecības preces, ja? Un tas saraksts vienkārši varbūt no A līdz Z, operatora pakalpojums, jebko, ko tu redzi ofisā, un ja tur ir IT pakalpojumi, jo noteikti ir kāds pārdevējs, kas arī grib to pārdot un arī sadarboties ar uzņēmumu. Un tad iedomājies, ka šis cilvēks, kas šos zvanus pieņem, neatkarīgi no tā, vai viņš ir lēmumu pieņemējis vai nē, tā arī ir svarīga sastāvdaļa. Dienā saņem 5 tādus zvanus, un tu nedēļas beigās, piekdienā, tu esi 30. kas zvana, un tad, kad viņa uzdzird tavu, halo, te Raivis no uzņēmuma, Andris un ko, kāds iestājas, kādas emocijas tam cilvēkam tajā brīdī rosās. Protams, ka tas ir uzreiz automātisks bloks, nē, es to nedarīšu, man jātiek vaļā no šī cilvēka. Viss, tas ir dabiska reakcija un tas ir normāli. Un ja tu tā sāc savas sarunas, tad man ļoti žēl, jo visticamākais, ka daudz cilvēku vienkārši mēģina no tevis izvairīties, nevis dēļ tā, ka tavs pakalpojums ir slikts vai produkts ir slikts, bet visticamākais tu vienkārši ļoti sūdīgi iestartē, ja? Sūdīgs pirmais priekšstats. Kā to labot? Galvenā lieta, tu vari neskatīties tālāk arī neko par šo skriptu, tev jābūt savādākam, atšķirīgam. Tev vajag radīt apstākļus, pie kuriem cilvēks necenšas uzreiz pretoties pret tevi. Ja? Es iedošu vienu metodi, un šīs metodes, kur es šo metodi redzēju, tas ir Jeremijs Mainers. No viņas dzirdēja konkrēti šo metodu, manuprāt, viņa ir ļoti forša, jo tur mēs sākam ar lūgumu. Ja? Tad mēs zvanam cilvēkam, sakam, labdien, vai varu lūgt pēc palīdzības. Un normāls cilvēks pateiks, ka jā, Klau, kā varu palīdzēt. Redziet, gribēju saprast, vai jūs būtu atvērti, un šeit iet sāruna par to, kur mums vajag ātri, tad cilvēks vēl nav uzbūvējis aizsardzības joslu ap sevi, kur viņš mēģina izvairīties no tevis. Šeit mums ātri ir jāiedod tas iegums, pa ko tad mēs te pie velna varam palīdzēt, un kāds būs iegums. Ja? Un šeit ir jāiet klātei pašai sulai. Ja? Un tad, ja mēs runājam par mārketingu, tad tas starteris šī sarunai varētu būt tāds, Klau,
gribēju saprast, vai jūs būtu atvērti ielūkoties jūsu esošā klientu piesaistes stratēģijā, lai identificētu neefektīvos posmus. Jā, tad es saku par to, ka iespējams ir kādi neefektīvi posmi šajā stratēģijā, kurus varētu uzlabot. Un, ja šis cilvēks par šo atbild, tad mums jau var uzreiz rosīties saruna par to, kāda ir šī stratēģija un ko tieši mēs darām. Ja? Mans uzdevums ir sākt sarunu, nevis ievest cilvēku tā kā aizsardzības pozīcijā. Ja es gribu runāt par riskiem, tad es varu uzsākt šo sarunu par redziet. Ja gribēju saprast, vai jūs būtu atvērti ielūkoties jūsu mārketinga budžeta plānā, lai identificētu iespējamos robus. Par kādiem robiem iet runa? Par to, ka iespējams ir kaut kādas kampaņas, kurās jūs tērēt naudu un neiegūstat peļņu. Bet par kādām kampaņām iet runa, redzat, un mēs jau runājam par kaut kādiem konkrētiem rezultātiem. Vai arī es šajā brīdī varu sākt dalīties ar reālo klientu rezultātiem. Ja tu pārdod programmatūru, gribēju saprast, vai jūs būtu atvērti ielūkoties esošajā programmu nodrošinājumā, lai izvērtētu kritiskās drošības riskus, kuriem iespējams ir pakļauts jūsu uzņēmums. Riski, viņi grib paskatīties, mums ir riski kaut kādā sistēmā. Un te vēl varētu pielikt klāt kaut ko tādu, kas potenciāli jums var radīt zaudējumus vairākus 100 000 eiro apmērā. Ja? Jo, iedomājies, kādam palielākam uzņēmumam, kurš apgroza miljonus mēnesī, nestrādā datorsistēmas vairs. 100 000 zaudējumi. Biroja izējmateriāli, šo es esmu darījis pats. Tas vienkārši ir piemērs, kā var runāt arī par naudu uzņēmumiem, kam tas ir svarīgi. Gribēju saprast, vai jūs būtu atvērti ielūkoties jūsu biroja preču piegādātāju pavadzīmēs, lai identificētu pozīcijas, kur jūs varētu ieekonomēt. Ja? Mēs runājam par to, ka mēs iespējams varam nodempingot kādu cenu. Es nesaku, ka tas ir jādara. Jāpārdod ir klienta vērtība, bet šis ir labs veids, kā uzsākt šo sarunu. Un arī manā laikā, kad es aktīvi pārdevu biroja izējmateriālus, zinu, ka biroja preču pārdevēji diezgan efektīvi, arī es tā kādreiz darīju, un arī mūsu konkurenti, ja nāca iekšā uzņēmumos ar tādām visām zināmām pozīcijām, kā pieņemsim papīrs, pārdeva to pa pašizmaksu, lai tikai piegādātu un tad pelnītu no citām produktu grupām. Ja tu pārdod šos produktus vēl tagad, noteikti šīs stratēģijas tev ir zināmas. Un tad tad arī es pabrainstormoju par to, kā tas būtu pārdot kafiju. Starp citu, ja kāds kafijas pārdevējs ir šeit noteikti iekomentē, varbūt es runāju kaut kādas pilnīgas muļķības un ir labāka tehnika, ar ko tu gribi padalīties. Tad tas, kā es uzsāku sarunu, redziet, gribēju saprast, vai jūs būtu atvērti. Ja mēs runājam par naudu, mēs atkal skatāmies tajā pašā pavadzīmē, te mums ir. Un ja tiem ieguvumiem, tad kāds no tās kafijas ieguvums, varbūt kolēģiem var nākt ātrāk uz darbu, lai padzerties garšīgu kafiju, un līdz ar to viņi arī vairāk strādā. Un tad tas starters varētu būt tāds, gribēju saprast, vai jūs būtu atvērti, ielūkoties jūsu kolēģu labsajūtā un atrast veidus, kā uzlabot viņu vēlmi strādāt ilgāk. Es domāju, ka tāds neviens kafijas pārdevējs neko tādu nav teicis, un kā tad es varu to izdarīt. Redziet, ja ofisā, mēs esam izpētījuši, ka ja ofisā ir diezgan garšīga kafija, tad kolēģi mēdz, lai padzerties šo kafiju, pirkt nevis to pa ceļam uz darbu, bet baudīt to ofisā, gan pirms darba, gan pēc darba, kas arī dod viņiem iespējams papildus izpildīt kaut kādus uzdevumus šeit. Un, protams, negatīvā puse laikam tam ir, ka garšīga kafija ir ofisā, ir tāda, ka viņu daudz dzer. Bet to es nezinu. Un tad pēc tā seko arī kaut kādi teksti, ko esmu uzrakstījis, kur mēs tā kā arī izstāstam arī kaut kādus šos potenciālos ieguvumus, no kā tas varētu būt, un arī aicinājums uz tikšanos. Visiem šiem, ne visiem, bet ar šo skriptu pamēģināsim sarunāt tikšanos, redzēs, kā būs. Pamēģināsim iesākt sarunu, tas laikam būs galvenais mērķis, kā sarunāt tālāk tikšanos, tas jau ir cita lieta, galvenais, lai cilvēks nepratojās to darīt. Divas lietas, ar ko var sastapties, tie ir atteikumi, un jāsaprot, ka augstos zvanus veicot, tā ir normāla lieta, jo tu nevari gaidīt, kad katrs cilvēks, kuram tu zvanīsi, būs interesēts, kaut arī tu vienkārši uzkrīt kā sniegs uz galvas cilvēkam šīs sarunas laikā, un bieži vien arī tas ir jāatzīst, lai tu varētu atšķirties kā no citiem, un pat tad, kad tu zvani, saproti, kad vienkārši cilvēki atsaka, var tā arī pateikt, Klau, es zinu, ka tu negaidīju šo zvanu, vai arī var pateikt, Klau, šis ir augstais zvans,
zin kā, saprast, un tad mēs sakam, vai tu būtu atvērts nākamo šo tekstu, kas nedaudz tā kā ļauj cilvēkam paskatīties savādāk tā kā uz šo sarunu un nepretoties, jo tu neesi tas, kurš zvani, vai tu zvani, vēlreiz, kā es jau teicu, čau, mans vārds, es zvanu uzņēmumā X, tur uzreiz ir bloks vienkārši tā kā momentāls. Lūk, sarunas būs. Kas ir nākamā lieta? Mums ir jāgatavojas uzreiz kaut kādiem potenciāliem iebildumiem, ko tad šis cilvēks varētu pateikt tā kā šīs sarunas laikā. Un šeit es esmu pierakstījis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 potenciālos iebildumus. Noteikti šis saraksts var būt garāks. Ja ir kāds iebildums, uz kur tu nezini, kā apstrādāt, pieraksti viņu komentāros, es noteikti atbildēšu. Nu jā, un tad, ja cilvēks saka, atsūtiet jūsu piedāvājumu uz e-pastu, tad, principā, mums vajag atkal likt saprast, ka mēs tur baigi nepretojamies, ka mēs to izdarīsim un prasīt, nu tad, kam mums tad jāpērš uzmanību. Jā, protams, es tā kā to varu izdarīt, un ko tieši jūs gribētu, lai es iekļautu tajā e-pastā, vai arī kas tieši ir tās lietas, ko parasti jūs izvērtējat, tā kā šādos e-pastos. Un tad var saprast, nu, tā kā mūs interesē tā kā tur tādi un tādi produkti, un tad jau no turienes var turpināt sarunu, nevis tā kā vienkārši nosūtīt e-pastu ar to lietu. Nu, mūs tas neinteresē. Šis tiešām ļoti vecs, man patika vienmēr prasīt, kas tieši jūs neinteresē. Šis nedaudz tā kā liek konfrontēt ar klientu, bet tai pašā laikā šī saruna var aiziet arī labā līknē, kur cilvēks īsti neko nevar pateikt, un tad mēs tomēr tad arī sākam runāt. Un tad te var pateikt, Klau, es zinu, kad iespējams es neesmu pirmais, kas to zvana, un vai gribās no manis iespējams arī tikt vaļā. Vai tiešām ir tā, kad lietu X jūs nepērkat uzņēmumā vai neinteresē tur kādas problēmas atrisināšana. Vēl viena metode, šo es tikko no rīta arī šodien izdomāju. Klau, es saprotu, zin kā ir, varbūt neliec ar klausuli nost, zin kā, lai mans boss neiedot jūs vienkārši uzņēma kontaktus manam nākamajam kolēģim, kurš vienkārši tā kā zvanīs tā kā jums zvanīs katru otro dienu, jums noteikti tas nepatiks. Varbūt jūs tā kā varat vienkārši pāris vārdos izstāstīt, kas ir īstais iemesls, kāpēc jūs tā sakat, un tad es varētu to pareizi atzīmēt sistēmā. Un tad es šeit tā kā nedaudz piedraudu tā kā šim cilvēkam, lai gan tas tā, bet tas arī, tā kā nedaudz tā kā piedraudu, pasaku, Klau, esi atklāta par mani, lai es tā kā varētu pareizi izdarīt, lai vienkārši tā kā tas nenotiktu. Varbūt nav labākā metode, bet noteikti ir uzņēmumi, nevis ir uzņēmumi, bet es esmu redzējis daudz pārdošanas nodaļas vadītājus, kur vienkārši, ja viens pārdevējs nevar noslēgt darījumu, tad to iet un dara kāds cits, un ja cilvēki, kurš runā ar šiem pārdevējiem, nespēja arī izstāstīt sakarīgi to, kāpēc tas notiek, un vienkārši saka, kad mūs tas neinteresē, tas vien liecina par to, ka, mēs vienkārši neesam pārāk labi. Tāpēc šeit tāds labs stāsts par to, kāpēc, pieņemsim mūsu uzņēmums klusajā centrā negrib iegādāties tur kaut kādas kurināmo materiālu par to, ka mums viņš nav vajadzīgs, jo mums ir centrāla apkure. Varbūt iemesls tam, lai šīs uzņēmums vairs nekad nezvanītu mums. Tagad nav īstais laiks, to domājat, kad sakat, ka tagad nav īstais laiks. Viss strādā lieliski un mēs negribam neko mainīt. Tas man patīk. Kas ir tā lieta, kas strādā tik labi uz doto brīdi? Klau, es jau sadarbojos ar uzņēmumu XYZ. Klau, neesmu dzirdējis par viņiem, vai arī es esmu dzirdējis, ja es dzirdēju par to uzņēmumu. Kā vērtējat sadarbību ar viņiem no 1 līdz 10? Protams, būs kāds, kas pateiks arī 10, lai tu vienkārši atšūtos ātrāk, un tad var teikt, pirmo reizi dzirdu kaut ko tādu, un pateicoties, kam šis piegādātājs ir uz šo 10-nieku. Tad paskatāmies, vai vienkārši tas nav atšūšanas pēc, vai varbūt mēs varam iegriezties kaut kur sarunā. Bieži vien arī uzdodot vēl papildus 2-3 jautājumus, mēs arī saprotam, kur cilvēks pateiks, Klau, nevaru tagad runāt. Ja? Un tad krūtu, tu vispār gribētos aprunāties par to, lai kā šo atrisināt. Gribētos, tad runājam citā laikā. Jā, un starp citu vēl viena lieta, kas nav te rakstīta, tikko iešāvās prātā. Ja cilvēks saka, Klau, es tagad īsti nevaru runāt, vai tu man vari piezvanīt pēc tam? Un kāda ir problēma? Es ierakstīšu šo šeit, es tagad nevaru runāt. Šeit pirms vienoties par to, ka jūs piezvanīsiet vēlāk, jo tiem ceļši, kas tikko sāk zvanīt un veikt augstos zvanus, ir tā, ka viņi var
nu es tur piezvanīju, man tur 10 cilvēki, 50 cilvēki, tur tā kā viņiem jāpiezvana, būs rīt, pārīt, aizparīt, tur viss būs kruta. Nē, tur nekas nebūs kruta, vienkārši tevi tā atšuja. Ka pasaka piezvanīt vēlāk, vienkārši neceļ tavu klausuli pēc tam. Un tāpēc svarīgi vispār pirms vienoties par to, lai tā kā mēs sazināsimies, pēc tam Klau, Raivi, tīri tā gribēju saprast, klientu piesaiste tagad ir prioritāte jūsu uzņēmumā, pirms es tev tā kā zvanu rīt vakarā, ja? Uzlabot uzņēmumu, IT drošības risinājumus, nodrošināt savu uzņēmumu pret datu zādzību, dot to sulu pašu tā kā, to vērtību, ko jūs varat iedot uzņēmumam, nopredzēt, vai tas ir svarīgi. Un tas arī tā kā iesaist tādu bišķi sēklu arī tam cilvēkam par to, vai viņam vispār ir arī vērts pacelt tā kā tavu klausuli, vai tu atkal neesi kārtējis pārdevējs, kas zvana. Ja cilvēks saka, tad atgriežoties pie tā, ka viņš strādāja ar kādu uzņēmumu, ar kādu strādā, ir vērts paprasīt tad to no 1 līdz 10, un tad ir zem 10, tad ko gribētos uzlabot. Kādas jums ir cenas, un tad tas ir atkarīgs no dažādiem faktoriem. Klau, varam apsēsties un arī izrunāt, tad arī apskatīties tās lietas un tās preces, kurām jums ir svarīgas šīs cenas, un tad arī iespējams kaut ko izdomāt. Esmu aizņemts tagad, būšu lakonisks, es tev apsolu. Un šeit atkal, ja cilvēks ir aizņemts, Klau, vispār klientu piesaiste uz doto brīdi ir svarīgs jautājums, tā kā prioritārs, ko gribētos tā kā pakustināt uz priekšu. Klients ir agresīvs un pasaka atšujies, atsienies, un vēl visādos citos vārdos ir dzirdēts ļoti daudz, kas un arī ir diezgan smagi vārdi nākuši par klientu lūpām, tad pēc pāris dienām vienkārši uzzunu un pasakam, Klau, Raivi, izklausās, ka es pagājušajā reizē, kad zvanīju, tā kā biju neīstajā brīdī, tā kā varam tagad aprunāties, ja? Un šeit svarīgi tā kā remarka, ko es arī visiem gribu pateikt, ka tas, ka tevi reizi dienā vai reizi 3 dienās kāds pasūta nahuj vai dirst, jā, tā kā tas nenozīmē to, ka tev tagad katram nākamajam klientam, kur ir jāprasa, vai viņam ir minūte sarunai. Jo tad, kad tu saki, vai tev ir minūte sarunai, tu iekrīti tajā kategorijā pārdevēju, kur vienkārši tevi negrib dzirdēt. Tur ir besis, tur zvana kārtējais, stūmējs, kārtējais, mērētājs, kārtējais, sliktais cilvēks, kas liks man pārdot. Un tas nav tāpēc, ka vēlreiz, kā es jau teicu, tu pārdod sliktu produktu vai vēl kaut ko. Fiziska reakcija, ja? Tu patīk iet pie zobārsta, kad tev zobu surb. Fucking nepatīk tev iet pie zobārsta, noteikti. Ir cilvēki varbūt, kam arī patīk. Man nepatīk, ja? Tas ir stress. Un tā līdzīgu stresu tu radi cilvēkam, izmantojot šīs klišejiskās frāzes. Ja? Tas ir par skriptiem, par iebildumiem, dzirdēsim arī sarunas par to, ejam tālāk, un kas ir mūsu plānā, tad ko mēs darām ar ieplānotie, kas ir tālāk. Tad ir tie ieplānotie zvani, atzvani cilvēkiem, kad mēs sarunājam ar viņiem sazināties vakarā, pēcpusdienā un vēl kaut kādas lietas izdarīt. Un tikai pašās beigās, tad, kad vairs mēs nevaram sarunāties ar klientiem, ja tu strādā ofisa darbu, es kādreiz, kad man bija jāsūt arī piedāvājumu klientiem, visus savus administratīvos uzdevumus darīju tikai pēc tā laika vai darba dienas pēdējā pusstundā, kad nebija efektīvais laiks, kad mans enerģijas līmenis bija zems, kad es biju neproduktīvs, ja, ka mani kolēģi dzēra kafijas un urbinājās degunā un sēdēja TV-netā lasīja ziņas. Ja, tā kā es pa to laiku cepu augšā piedāvājumus, uzreiz 10-20 piedāvājumus viņus izsūtīju un vienkārši gāju prom. Ja, un tas bija tas efektivitātes stūrakmens, kāpēc tas arī veiksmīgi strādāja. Tā, ko uztaisīsim pāris augstos zvanus, paskatīsimies, kā mums strādā skripts. Izmantosim tā kā šo frāzi un tā kā uzvanam uz metālūžņiem. Halo! Jā. Sveiki, labdien! Sveiki. Jā, gribētu lūgt pēc palīdzības. Kas lūdzu? Gribēju prasīt, vai varu lūgt pēc palīdzības. Kādam? Jā, es tā kā gribēju saprast, vai jūs būtu atvērti tā kā ielūkoties jūs tā kā mārketinga budžeta plānā, lai identificētu iespējamos robus. Jā, vēl vienu reizi. Jā, es gribēju saprast, vai jūs būtu atvērti ielūkoties jūsu mārketinga budžeta plānā, lai identificētu iespējamos robus. Nē, nav sakas. Ko jūs piedāvājat vai ko jūs vēlaties?
Jā, nu vienkārši jums uzņēmumā es redzu, ka jūs tā kā, reklamējaties, jums ir tā kā visādas reklāmas. Reklamējamies, tieši. Jā, superīgi. Es vienkārši gribēju saprast, jūs tā kā šī... Jūs piedāvājat reklāmas iespējas? Nē. Es vienkārši... Mēs parasti apskatāmies tā kā tos izdevumus, lai palīdzētu jums optimizēt, lai jūs no tām reklāmām varat arī lielāku ieguvumu uztaisīt. Jūs tā kā par šo lietu atbildat? Es atbildēju par to lietu. Varat varbūt informāciju atsūtīt savā e-mailu, ko jūs piedāvājat. Tad būšu atvaļinājumu un nākuši 2 nedēļas atbraukšu, tad varu paskatīties, piedāvājat. Jūs kā marketinga uzņēmums kaut kāds darbojaties, jā? Mums ir tā kā sistēmas vienkārši, ar kur palīdzību mēs palīdzam uzņēmējiem nedaudz izvērtēt tos viņu izdevumus, lai viņi saprot, vai ir ērts investēt tajos kanālos, jo iespējams ir, nevis iespējams, bet noteikti tas, kur jūs jau tagad investējat, ir lietas vienkārši, kas jums strādā labi, kuras vienkārši jāturpina darīt, un iespējams ir kaut kādas lietas, kuras vai nu jūs nevarat atsekot, cik labi viņas strādā, vai arī viņas varētu strādāt labāk. Un mēs tad arī potenciāli varam skatīties arī kaut kādus risinājumus tam. Bet, es noteikti arī varu atsūtīt, negribās, lai jūs atvaļinājuma laikā tur pievēršaties baigi darbam. Vienīgais gribēju saprast, kas tieši man ir jāiekļaut savā e-pastā, kam jūs pievēršat uzmanību parasti tādos e-pastos? Sakam tā ar to, lai būtu informācija par jūsu uzņēmumu, kontakti, ideja skaidra, ko jūs piedāvājat, un tad mēs varam padomāt. Bet kāda informācija no mūsu puses jums ir vajadzīga? Parasti, vieglāk visvienmēr ir tā, ka es bieži vien braucu jūs tā kā Rīgā jums lokācija ir, jā? Varbūt es vienkārši varu pieskriet, un mēs varētu vienkārši izrunāt. No manas puses man jāsaprot vienkārši, ko jūs uz doto brīdi darat. Jā, tā kā varbūt ir kaut kādi arī metrikas, kā jūs atsekot arī kaut kādus tos rezultātus, un tad arī no tā es jums arī varu iedot kaut kādu to savu diagnostiku, mums tāds rīks ir. Un otra lieta, es jums vienkārši varu kaut arī pastāstīt, jo mēs esam strādājuši ar līdzīgiem uzņēmumiem, vienkārši viņu pieredzi izstāstīt, kā viņiem ir gājis ar kaut kādiem mūsu risinājumiem. Un tad jums tā kā forši būtu un viegli arī vienkārši paskatīties un arī saprast to virzienu, vai ir vērts kaut ko tur tālāk domāt vai nē. Jā. Daram tātad kontaktus atsūtiet, un pēc 2-3 nedēļām tad varam sazvanīties. Jā, bet jūs būtu atvērts uz tādu tikšanos, vai jūs tagad tā sakat vienkārši, lai es tur tā kā lieku jūs mierā piekdienas? Nē. Ir tā, ka satikties un izrunāt jau mēs varam. Cita lieta, vai tur jāsaprot, tas būs liederīgi, nebūs liederīgi. Protams, neapšaubām. Tas ir cits. Uzreiz pateikt, ka mēs aiziesim. Nē, es nemaz to negaidu. Uz doto brīdi es pasargu Dievs, lai kāds 5 minūšu laikā pateikt, ka grib sadarboties. Nē, tā nekādā gadījumā. Es taču neesmu galīgi. Jebkura gadījumā arī čekojam, skatāmies pirms investēt vai pirms ieiet, reklāmas kompāniju, mēs arī skatāmies, ko dara konkurenti, kur jāreklamējas un tas tālāk. Super, perfekti. Man ļoti tas patīk. Jā, kā jūs godāt? Super, mani sauc Raivis Lab. Tad e-pastu paņemšu no mājaslapas. Info nosūtīšu un tad pēc jūsu atvaļinājuma tad sazinamies. Jā, tad jūlijas sākumā jau sazinu. Lai forši atpūtā. Labi, paldies. Visu labu. Ar lielu varbūtību tikšanās ir sarunāta. Bija arī tāds nosacīts iebildums. Un interesantā lieta, kas man patika, redziet, šis man palīdzēja, es nezinu, vai palīdzēja vai nepalīdzēja, potenciālais klients bija nedaudz apjucis un nesapratu, ko es vispār viņiem saku. Bet mūsu saruna aizgāja tālāk, jo iespējams, ja es pateiktu, mēs reklāmu pārdodam, un tad kā zina, kas tur būtu bijis visticamākais atšujies. Manuprāt, nostrādāja ļoti forši šīs,
ko tieši tu gribētu ēpastā, un tad sapratu, ka viss, kas bija vajadzīgs tikai no manis, tas bija mans vārds, un tad uzņēmu kontakti. Kāpēc to vajadzēja izdarīt? Nu, visticamāk, viņš man nepiezvanīja šo 2 nedēļu laikā, bet noteikti to vajag izdarīt, tāpēc, ka ir apsolīts. Un šis ir tikai sākums. Vai šo tikšanos bija grūti sarunāt? Nē. Vai kāds, kurš runāt savādāk, tiktu atšūts? Ļoti iespējams. Vai ir noslēgts darījums? Noteikti nē. Tāpēc, kad tur ir daudz bet, un to visu var izsināt jau reālā pārdošanas sarunā, kas ir cita tēma. Tāpēc, jā, lūk, reāls piemērs. Gandrīz sarunātu tikšanos. Tas arī viss par augstajiem zvaniem. Es izstāstīju, kā tu vari sagatavoties uz sarunu, kā es tev iesaku sagatavoties, kur dabūt kontaktus, kā uzsākt sarunu. Es parādīju piemērus, kādas šīs sarunas aizvadīt, kā apstrādāt populārākos iebildumus un kā vispār veidot savu dienu, ja tu gribi tērēt un investēt savu laiku tajā, lai piesaistītu klientus un tikšanās tieši ar augsto zvanu palīdzību. Savukārt, ja tu negribi to visu darīt, tev arī ir risinājums, kā to var izdarīt. Un šajā grafikā mēs varam izlaist sagatavošanās posmu un grūto zvanīšanu un cilvēku ieinteresēšanās posmu, lai mēs varētu ieplānot tikšanos. Un ko var izdarīt, lai šo atrisinātu? Tev ir vajadzīga reklāma, kuru tu atrādot lielam cilvēku daudzumam, kā lielam izvēlētam cilvēku daudzumam, var izdarīt tā, lai tavs zvans sāktos nevis ar jautājumu, vai tu potenciāli būtu ieinteresēts atrisināt problēmu X, bet par to jau tu runā savā reklāmā, un cilvēki jau ir reāli ieinteresēti runāt ar tevi, sarunas laikā par potenciālā risinājuma ieviešanu. Ja? Līdz pat tam, kad var visu šo posmu izlaist ārā, sagatavošanos un zvanīšanu, un arī var uzstādīt reklāmas tā, lai cilvēki paši ieplāno tikšanos tavā kalendārā. Tāpēc tas ir tik tālu tavs lēmums, vai izmantot šo metodi un veikt augstos zvanus, investēt savu laiku. Ja tev nav naudas maksas reklāmai, tad noteikti tas ir tas, kas tev jādara, tīpaši, ja tu pārdod B2B, uzņēmēju kontakti ir pieejami. Protams, ja tu esi B2C segmentā, būs sarežģītāk. Es nedomāju, vienkārši šos cilvēku kontaktus ir grūti iegūt, tad internetā. Bet ja tev ir nauda, es noteikti izvēlētos veidu, kā piesaistīt klientus, lai tu jau varētu vairāk atkal veltīt savu laiku tam, lai sarunāties reāli, prezentēt savu produktu, pakalpojumu, pārdot potenciāliem klientiem, nevis meklēt datubāzi, nevis mēģināt pārliecināt kādu par to, ka viņam tas jādara, kuram tas nemaz neinteresē. Bet ideālajā pasaulē noteikti šīs metodas ir jāmiksē, kur jāizmanto gan tādas, jo ar katru no šīm metodēm tikai atsevišķi strādājot, tu noteikti nevarēsi sasniegt pilnīgi visus klientus, tādas metodas neeksistē, un jo vairāk tev būs kanāli, jo vairāk klientus tu varēsi sasniegt, un jo lielāka diversifikācija būs tavā uzņēmumā, kas nozīmē to, ka tavs krēsls nestāvēs tikai beņķis uz vienas kājas, ka tikai klienti nāk no šīs plūsmas, bet tās būs vairākas plūsmas. Tas arī viss. Padalies arī ar kādu stratēģiju par augsto zvanu stratēģiem, kas ir tev. To tu vari ierakstīt visu komentāros. Un, ja tev ienāk prātā kāda forša ideja, kāds video par to, kas man būtu jāuzfilmē, tad noteikti to arī vari uzrakstīt lejā. Un iespējams, ka es to varēšu izdarīt arī nākamajā reizē. Čau!